Kad uzsniegs sniegs, tad es... Neesmu pārāk priecīga. Es gribētu. Vairāk un labāk izgulēties. Līdzdalības superspēja ir... Padarīt pasauli labāku. Līdzdalība man asociējas ar... Diezgan smagu darbu. Madara, paldies tev par ātrajām atbildēm. Tu esi šodien pie mums, tu esi LV līdzdalības sarunās, un jā, vēlreiz paldies, ka tu esi pievienojusies. Vispār, kādām domām tu nāc uz šo sarunu? Un kas vispār tev uzreiz ir tās varbūt asociācijas domas, kad tu iedomājies par līdzdalību vai dzirdi kaut kur līdzdalību vai ieraugi uzrakstu līdzdalību, ja? Kas tev nāk prātā? Nu, paldies, ka uzaicinājāt mani. Es jau teicu, man tāda svētku sajūta šodien, jo tiešām šī ir tēma, kas man pašai ļoti mīļa un tuva, man liekas, ļoti, ļoti būtiska un svarīga, gan man kā cilvēkam, gan man profesionāli, gan man arī kā Latvijas pilsonē un cilvēkam, kas šeit dzīvo un audzina bērnus un redz arī nākotni šajā valstī. Es arī ļoti cītīgi iepriekšējos podkāstus klausījos, un man katru reizi, kad es noklausos tās sarunas, cik no jums bijuši kaut kāds 8-10, man tā kā gribas laiku kaut ko pierakstīt, kaut ko dokumentēt. Nu, tās sarunas īstenībā ļoti, ļoti tādas domas raisošas ir bijušas. Un līdzdalība, protams, vēl viena sajūta, ar ko es nācu šodien, ir vienkārši aizdomājos arī iepriekšējās sarunas klausoties, ka līdzdalība, arī kā es par to domāju un reflektēju, ir ļoti viegli aiziet tādā profesionālajā žargonā par to runājot. Un tā viena mana cerība šodien, ka varbūt arī es par to runājot, kā mēģināt izkāpt no tā profesionālā žargona un runāt saprotamāk, vienkāršāk, varbūt ar tādām relevantākām atsaucēm uz to, kas notiek mums apkārt, jo, lai nav tā, ka tur līdzdalība un projekti tikai un kopienas, un visi tie atslēgas vārdi, par ko mēs saprotam, ko mēs runājam, bet īstenībā varbūt klausītājiem tas neko neizsaka, vai varbūt viņi ir tik novazāti jau šobrīd, ka arī vairs to sakot, mēs neko nepasakām. Es tev ļoti, ļoti piekrītu, tāpēc, ka tas man arī ļoti kaut kā gribētu šo situāciju mainīt, ka mēs esam nosegmentējušies. Ir cilvēki, kas līdzdalību lieto ikdienā un vienkārši, un tad manā dzīvē, piemēram, meklējot arī, piemēram, šim podkāstam, šim raidierakstam vietu, kur mēs varētu runāt, tad, kad ir jautājums, par ko jūs tur runāsiet, un tad, kad es atbildu, ka par līdzdalību, jā. Un tad es reāli jūtos neērti, tāpēc, ka es saprotu, ka tam cilvēkam tas ir, viņš reāli viņš nezina tādu vārdu. Vienkārši. Un tagad ātri izskaidro, par ko jūs tur runāsiet, par līdzdalību. Ļoti labs jautājums. Kā tev liekas, vai vispār līdzdalība pats vārds kā tāds jau nav profesionāls žargons, vai mēs neesam jau faktiski nodzīvojuši līdz tādam līmenim, ka tas ir jau kaut kāds pilnīgi citplanētiešu vārds, kur mēs te lietojam un esam ļoti priecīgi. Savā ziņā ir, es piekrītu, un arī par to domājot iepriekš, es tad sāku tā tīt atpakaļ. Kā tad tie cilvēki, varbūt, kas nav tajā līdzdalības ekosistēmā profesionālē, kā tad viņi sauc tās lietas vai tās pieredzes? Ja? Piemēram, es gribu palīdzēt citiem, vai es eju palīdzēt citiem, vai es gribu padarīt pasauli labāku, es gribu vienkārši piedalīties un pielikt roku, ja? Kā latvietis saka. Es gribu izteikt viedokli. Es gribu izteikt viedokli, jā, tieši tā. Es gribu nobalsot. Bet šī ir ļoti pozitīva. Man besī, ka tur ir tā. Es nevaru izturēt, ka tur ir šitā. Es viņam pateicu šito. Man bija viens tāds sen atpakaļ gadījums. Es nezinu, strādāju manā balsī vai kaut kur sen atpakaļ. Un es satiku uz ielas sen neredzētu paziņu. Un pirmais, ko viņš man paprasīja, viņš teica, Madara, spridziņu sistēma. Piemēram, tā arī var līdzdalību nosaukt spridzinātu sistēmu. Un tu saproti, ar kādu to nokrās tas ir domāts, ja? Vai labā vai sliktā nozīmē. Es domāju, ka tas, ko es priekš sevis paņemu no tā, ir, ka par to runājot vienkārši aizdomāties, kā mēs lietas nosaucam. Jo es domāju, tas jau ir ikvienā nozarē, ikvienā profesijā, ikvienā kaut kādā burbulī, ka ir tie koda vārdi, ko pasaka, un visi saprot, ko tu runā. Un tad atcerēties, ka, protams, savā burbulī ir forši, mēs tā runājam, bet tad, kad mēs runājam uz āru ar citiem cilvēkiem, tad piedomāt runāt arī tā, lai ir saprotami, lai ir interesanti un lai nolasās tā doma, ko mēs gribam pateikt. Jā,
Jo tieši kā reizi mēs te arī ar Helēnu vienreiz apspriedām arī kontekstā ar līdzdalību dažādas lietas, ko cilvēki darīja senāk. Un mēs nonācām pie tā secinājuma, ka cilvēki to nesauc toreiz par līdzdalību. Viņi vienkārši darīja lietas, piemēram, klasika. Senāk lauku skolās bija tradicionāli malkas apkure ar krāsnīm. Un to malku sagādāja faktiski paši bērnu vecāki. Un viņu nāca skaldīt, un bērni viņu tur nesa un tā tālāk. Un mēs tieši aizdomājamies, bet tas ir vienkārši tāds ārkārtīgi spēcīgs līdzdalības piemērs patiesībā. Ja kaut kas tāds notika mūsdienās, tas būtu kaut kas prātam neaptverams. Un es domāju, ka kopienu līmenī ļoti daudz, kas tieši tā arī joprojām notiek. Bet tagad mēs esam izgudrojuši tādu, tad es teiktu atkal žargonā fancy vārdu. Bet kā tev šķiet, kā tad no tā izvairīties vai es nezinu pat, kāds ir tavs vērtējums tam, ka mēs to tagad esam kaut kā iepakojuši, jau patiesībā iepakojuši ļoti daudz lietas? Es domāju, ka konceptualizēt kaut kādas lietas, norises procesus, tas nav slikti, un tas ir vajadzīgs, un tam ir sava vieta un savs laiks un sava funkcija, es domāju. Bet man vienmēr ir patikuši piemēri. Un es tā kā pie Dombūra, runāsim konkrēti. Jā, lūdzu. Runāsim konkrēti. Es lūdzu tomēr kādu piemēru. Un es domāju, ka caur tiem piemēriem arī bieži vien rodas tā. Tu piepildi to konceptu, tu piepildi ar saturu. Es tev pilnīgi piekrītu. Man pēdējā laika mīšu piemērs, kur man liekas cilvēki, kas pēc savas profesijas nebūtu nav tādi aktīvisti, teiksim tā, ir tas tā My First Year, tā Instagramā tā kustība, kur vecāki stāsta stāstus par to, kā viņiem ar bērniņu pirmajā gadā ir gājis. Un to sākā meitenes sievietes, kuras nebūtu nav aktīvistas, viņas pa līdzdalību iespējams, tad mēs nedomājam, ka tā ir baigā līdzdalības kustība tagad, kurām ir citas profesijas, citas nodarbošanās, un iespējams viņas pat būtu laimīgas, ja viņām tas nebūtu jādara, bet viņas tā kā saredzēja iespēju, saredzēja vajadzību un to darīja, un šī it kā tāda nevainīga, tāda softa Instagram kustība, bildītas stāstiņa ir īstenībā izaugusi par kustību, kas runā par ļoti, ļoti būtiskiem jautājumiem, tā skaitā vardarbības dzemdībās, kas ir veidojuši publiskas diskusijas, kas ir aizkapājušies līdz ministrijām, līdz lēmumu pieņēmējiem, un es nezinu, vai kāds tajā procesā ir vispār pieminējis vārdu līdzdalība, bet tas ir brīnišķīgs līdzdalības stāsts un piemērs, un es domāju, tāda ir daudz, un es atceros, es dzīvoju Jaunzēlandē, man bija iespēja satikt Billu Makibenu, kurš ir ASV žurnālists, kurš aizsāk arī globālu tādu klimata aktīvistu kustību 350. Un viena no lietām, ko viņš vienmēr stāsta, ka viņš saka, ka es negribēju būt aktīvists, es gribu būt žurnālists, es gribu rakstīt, es gribu pētīt lietas, bet tu vienā brīdī saskaries dzīvē ar kaut kādu jautājumu, kurš ir tik svarīgs, ka tu nevari nedarīt. Tas jautājums un tas lietu mērogs vai tas svarīgums vai tavu personīgā pieredze tev piespiež izkāpt ārā no tā, ka tas ir tikai par mani un sākt darīt, un tas darīt varbūt jebkas krāmēt malku, likt Instagramā, stāstīt, tikties, bet ka tas ir kaut kas vairāk par mani. Un man liekas, ka tur ir tā līdzdalības esence, ka tu sāc darīt maziem solšiem, lieliem, trakas lietas, piezemētas lietas, bet tu sāc darīt kaut ko, kas ir vairāk par mani. Man liekas, tur ir tas līdzdalības, tā esencija. Ok, ja mēs tagad ļoti skaists domlidojums, un mēs tagad varētu nosēsties Latvijā. Latvijas Republikā, ja? Jā. Kāds ir tavs skatījums, kāds ir tavs domas, kas notiek šajā tieši? Jā, nelietosim to oficiālo līdzdalību, bet tieši šajā tiešām cilvēku darbošanās, ko mēs varētu traktēt arī kā līdzdalību, cilvēku darbošanās, lai uzlabotu vidi, savu dzīvi, savu tuvinieku. Ārpus arī savām privātajām interesēm. Tā kā to arī teica. Kā tev šķiet, kas notiek Latvijā ar šo jautājumu? Man liekas, ka notiek. Teiksim, es arī ar draugiem runāju, un kādos pētījumos parādās, ka varbūt Latvijā tur tā līdzdalība, tā institucionalizētā līdzdalība, kur dalība nevalstiskās organizācijas vai tur oficiāls brīvprātīgais darbs, varbūt tie cipari nav tik lieli, bet tas grassroots līmenis,
pēc tādas manas sajūtas. Man liekas, ka ir diezgan ok Latvijā, jo es domāju, īpaši reģionos, nu, tur jau tas sociālais audums, ja, tas saiknes cilvēkiem, kā lietas notiek, kā kurš viens otram palīdz, kurš piedalās kādā kolektīvā dzied, kam tur kūku uzcep, ja, tas jau tā kā paliek nereģistrēts, ja, teiksim tā, un es domāju, tur diezgan daudz labas lietas notiek. Jautājums ir, ko mēs tajā līdzdalībā ieskaitam. Piemēram, ja mēs ieskaitam visu dziesmu svētku kustību, es domāju, tas Latvijā ļoti labi rādītāji. Jautājums ir, vai tas, ka es dziedu korī, vai tā ir līdzdalība, vai tas, ka dziesmu svētki ir nacionāla mēroga, milzīgs, svarīgs pasākums, kurā es piedalos ar savu brīvo laiku, ņemu brīvdienas, tur ziedoju bieži vien savu veselību, nēšas vispārējā, vai tā ir tā līdzdalība? Manuprāt, jā. Un tā, nu, teiksim, ja mēs šādi paskatāmies to ainu, man liekas, ka ir diezgan ok. Protams, jautājums, vai tas mans, par ko es sev uzdodu jautājumu, vai tas ir tāds cilvēks cilvēkam līmenis, kas ir ļoti svarīgs, un man liekas, tas ir tas pirmais līmenis, īstenībā, kā bieži vien, kā vispār iekāpt tie kodā līdzdalības jaukā. Tu gribi kādam konkrētam cilvēkam palīdzēt. Nevis abstrakt, nevis sistēmai, bet konkrētam. Un tāpēc arī, teiksim, Ziedot LV, es domāju, tie projekti vai tie lūgumi pēc palīdzības, kur konkrēti vajadzība konkrēts cilvēks, tur savācās tā naudiņa, jo tu gribi konkrētam cilvēkam. Bet jautājums, kā to līdzdalību varbūt pēc tam vest soli tālāk un jau iesaistīt cilvēkus kaut kādu lielāku, sistēmiskāku pārmaiņu veidošanā. Un es domāju, ka tur man gribētos, ka būtu lielāka tā enerģija un lielāka tā kvantitatīva un kvalitatīva, teiksim, ka būtu varbūt labāk tie rādītāji, bet mēs esam ceļā, un man liekas, ka nav pamats tādam pesimismam, bet nav pamats arī apsēsties un teikt, ka darbiņš tāds teikt padarīts, varam papriecāties. Ja, es domāju, vēl tāls ceļš ejams tiešām, lai iesaistītu cilvēkus un lai kaut kā ļautu un palīdzētu noticēt, ka tam manai dalībai, manai balsī, manam vienam eiro, ko es noziedēju, tiešām ir svars tajā lielajā notikuma ķēdē. Un tur, man liekas, ka vēl ir ko darīt. Jā, ļoti interesanti, ka tu arī minēji, un tas ir arī līdzdalībā ļoti izplatīts, ka mēs sakām iesaistīt cilvēkus. Man kaut kā liekas, ka ideāli būtu, ja cilvēki iesaistītos. Par šo man arī ir. Man arī ir ko teikt. Jā, man aiziet. Tas, kā es to redzu, tajā līdzdalības, teiksim, tajā ainavā, ja, tajā, ko mēs redzam arī, kā cilvēks varbūt no malas pavēro reizēm procesu vai ir iekšā, ir ļoti svarīga tāda viena loma, kas man šķiet būtiski, ir tie līdzdalības arhitekti. Sauksim viņus tā. Tie ir tie cilvēki, kuri konstruē to procesu, kā cilvēki var piedalīties. Restīvi, viņi bruģē to taciņu, lai tajā brīdī, kad tas cilvēks, viņam būs impulss, viņam būs vajadzība, lai viņam ir kaut kāda taciņa, pa kuru iet, lai viņam nav jāņem, teiksim, tā metafors, kur runājot, mačeta un jācērt jauns ceļš džungļos, bet lai viņam ir bruģēta taciņa, lai viņam ir kaut kāds ceļa karte, ceļvedis, viņš atver un saprot, ja es gribu izdarīt to, man tā. Ja es gribu izdarīt šitā, man tā. Es eju tur mana balss, es eju tur citur balsot, es eju sabiedriskā apspriešana, es eju tur izteikt viedokli un tā tālāk. Man liekas, tie līdzdalības arhitekti ir ļoti būtiski cilvēki, un tur es redzu, ka ir tā loma iesaistīt citus, tu veido to kaut kādu ceļakārti, to ceļu, lai citiem būtu vieglāk iet un lai viņi tad var sasniegt savu mērķi. Un kā izbēgt no smagnējuma, tiklīdz mēs izveidojam sistēmu, man liekas, mums ir diezgan izplatītā lieta, ka tiklīdz ir sistēma, tā viņi ir, nevis bruģis, bet bruģis reiz 10 tonnas, ja, un vienkārši, tur viss ir beigās tik smagi, ka es vairs neizvēlos iet šo ceļu. Runāsim konkrēti, piemērs, piemēram, šobrīd arī ar iedzīvotāju padomju veidošanu, kā tiešām paskatoties dažādās Latvijas pašvaldībās, kā notiek tie procesi un redzot no vienas puses fantastiska iniciatīva, jo tātad, mums ir faktiski ārkārtīgi moderns, ārkārtīgi progresīvs līdzdalības instruments cilvēkiem, lai piedalītos vietējā pārvaldē, vai ne? Un brīnišķīga iniciatīva, ja mēs skatāmies tātad globāli. Bet tagad praktiski ir tā, ka tās situācijas ir tik dažādas. Ir pašvaldības, kuras tur 2 gadus silda vispār
silda, ja, kaut ko mēģina saprast, vai iedzīvotāji vispār grib. Un ir pašvaldības, kas vienkārši bez diskusijām jau raksta nolikumus un apstiprina, un tad sagaida, ka notiks kaut kāds šis te process. Nu, respektīvi, un jautājums dienas beigās ir, vai cilvēki patiešām grib piedalīties, jo līdz ko mēs formalizējam lietas, līdz ko mums ir ceļa kartes, un šīm ceļa kartēm, principā, viņas tiek balstītas uz ministra kabineta noteikumiem, vai uz likumiem, vai uz vēl kaut kādiem normatīviem, ja? Tas viss paliek tāds, nu, zin kā, es vienkārši aiziešu, kādam palīdzēšu, vai vienkārši aiziešu kaut ko izdarīšu, ja? Nevis tagad kandidēšu kaut kādās vēlēšanās, būšu kaut kādā iedzīvotāja padomē, tur nezinu, regulāri tikšos, ja? Man vēl kaut kāda protokola būs jāraksta, tad vēl kādam jāatskaitās, un jautājums, vai vispār tā mana dalība kaut ko ietekmēs. Nu, šis ir tāds viens mikro piemērs. Kā tu redzi, Madara, kā saglabāt to, ka no vienas puses mums ir ceļa kartes un loģiska ekosistēma, no otras puses mēs vienkārši nesarakstam kaut kādas lietas, kuras dzīvē nekad nestrādās, vai kurām varbūt sabiedrība vispār vēl šobrīd nav gatava. Mums nav treniņi bijuši, lai mēs to darītu, lai mēs tagad ielektu šādā superīgā regulējumā. Man liekas, viena no tām atslēgām ir, ka jebkuras tādas kaut kādas sistēmas vai tā ceļa kartes veidošanā ir jābūt klāt tam gala lietotājiem, tam cilvēkam, kurš viņu lietos, nevis ka kaut kur, es tagad tāds Delfi komentētājs tagad runāšu, bet ka tie birokrāti savos gaiteņos un kabinetos, ja, kaut ko tur izdomā. Es zinu, ka tā nav, tas tā tiešām ar ironiju, bet respektīvi, ka tas notiek ciešā sasaistē ar cilvēkiem, kas to sistēmu lietos, kam viņi ir domāti. Un man liekas, ka tā jau ir puse no veiksmes, ja ir gribēšana iesaistīt tos gala lietotājus. Ja viņi tiek jēgpilni iesaistīti, nevis tikai formāli ķeksītim. Ja paprasījām viedokli, visu paldies, bet darīsim tāpat pa savam. Ja viņos ieklausās, es domāju, ka tur diezgan arī labas lietas var sanākt. Un otrs, kas es domāju, ka kaut kā lai to tā politkorektāk pasaka, bet es domāju, ka privātais sektors var uztaisīt labākas sistēmas un tādas procesus nekā diemžēl valsts un pašvaldības sektors. Es nezinu, kur tieši ir tā problēma, vai nemāk, vai negrib. Tā kā, te droši vien arī var daudz šķēpes laust, bet kaut kā es redzu, tāpēc, ka privātajā sektorā to katrs cents, ko tu ieliec kaut kā, vai tev pašam arī jānopelna. Tā ir tava paša nauda, pa ko tu darbinies. Protams, ka tu gribi, lai ir efektīvi. Un tādā ziņā es domāju, ka ir vērts piesaistīt tiešām nozaru profesionāļus, nevien kā izpildītājs, kas tur iepirka vai kas tur, bet tiešām kā konsultants, kā palīgs, kā cilvēks, kas sniedz atgriezenisko saiti, lai tiešām padarītu vienkārši un efektīvi. Ļoti brīnišķīgi tēze, fantastisks vārds efektivitāte. Es gribētu šo mazliet kaut kā papreparēt, bet varbūt vispirms tu minēji par to, ka tā kā, pašvaldības arī un valsts sistēma, diemžēl, varbūt visneelastīgāk strādā, bet es dzirdēju tādu domu, tādu atziņu, ka tas tā visā pasaulē esot, ka tas nav nekas tāds unikāls. Principā, ņemot jebkuru pašu, teiksim, kaut kādu tur superīgāko sabiedrību, arī tur tā, ka publiskais sektors, diemžēl, reaģē, tā kā visvēlāk. Tā ir tā viena daļa. Bet par efektivitāti runājot, kā tu saproti efektivitāti, ja mēs skatītos uz efektivitāti līdzdalībā? Ļoti āķīgs jautājums, bet kā tu to formulētu? Jo vismaz tas, ar ko es personīgi saskaros savā darbā, ir tādas, ļoti bieži mēs redzam efektivitāte. Efektivitāte ir tajā, ka mums ir daudz iesaistīto. Mums vajag lielus ciparus. Mēs gribam labi izskatīties, mēs gribam, teiksim, pasākumus, kuros piedalās 1000, ja? Un tad ir, protams, mans pretjautājums ir, vai no tā ir jēga un kāda ir tā kvalitāte, kāds ir tas reālais ieguvums, ja? Un vai, teiksim, arguments, bet es strādāju tikai ar 10 cilvēkiem. Kas tad tas ir? Ja? Un ar to katrā ziņā es personīgi saskaros savā darbā ar abām šīm tādām dilēmām, un tad ir jautājums, kur ir tas vidusceļš. Kā tu raugies? Tev ir arī privātā sektora pieredze. Kā tu definētu efektivitāti un arī vispār kaut kādu kvalitāti?
procesos? Milzīga tēma, man liekas, man nav tādas gatavas formulas. Manuprāt, pirmkārt, ir runājot par efektivitāti, arī līdzdalībā, arī līdzdalības procesos ļoti svarīgs ir mērķis. Pašam vispār nevis tie skaistie mērķi, ko mēs definējam nereti uz āru, ja tur mājaslapā sakas, bet tiešām priekš sevis saprast, ko tad tu īsti gribi izdarīt. Vai tev mērķis ir dabūt skaistu, iespaidīgu, vizuālo materiālu, kur ir simti, kur ir plakāti, kur cilvēki smaidīgi parādīt kaut ko caur to. Vai tu gribi tiešām kaut kādus jau saturiski dziļumā iet. Un tad skaidrs, ka no simtiem un tūkstošiem tu to saturisko dziļumu gribēdams nedabūsi. Ja? Tad ir cits ceļš. Vai tu gribi tiešām palīdzēt konkrētiem cilvēkiem ar kaut ko? Ja? Vai tu gribi tiešām nevis kā mēs bieži par tiem sociālajiem uzņēmējiem, kad es strādāju, ja, runājām, ka varbūt tu gribi nevis iedot to zivi, bet iedot makšķeri. Ja? Vai varbūt tu pat negribi iedot makšķeri, bet pārveidot visu zivsaimniecības industriju. Tie mērķi ļoti dažādi, un līdz ar to būs arī tie rīki, kas ir jālieto. Un manuprāt, protams, viens veids, kā skatīties uz efektivitāti, ir izmaksas pret rezultātu, ja, un skatīties, kur tur ir kaut kāds veids, kā optimizēt lietas, kā neizdarīt liekas kustības. Ja, jo tas, ko es varbūt nereti redzu, vispār skatoties uz nevalstiskajām organizācijām, un tur tās kājas aug no daudzām vietām, tā teikt, bet tiek darīts daudz lieku lietu, daudz ko tādu, ko varētu nedarīt. Tiek darīts daudz, par ko īsti nav skaidrs, kāpēc tas tiek darīts, nezinu, vai kā tas tiks lietots, ko mēs ar to darīsim, kas ar to notiks nākotnē. Tiek darīts daudz kas tāds, ko varētu, un savukārt līdz ar to arī netiek darīts daudz kas tāds, ko patiešām vajadzētu darīt. Un vai tiek ļoti, teiksim, arī nevalstiskās organizācijas bieži vien tāpēc, ka tur ir cilvēki, kam tajā darbā vai lietā viņi ir nevienu, teiksim, profesionāli iesaistīti, bet viņi ir ļoti emocionāli investējušies tajā lietā, tajā darbā. Ir ļoti daudz emociju, bez kurām teiksim, varētu iztikt, un tas darbiņš iet ātrāk uz priekšu, bet tās emocijas vienkārši uzskar to visu. Un otrs puses, ja nebūtu tā emocionālā drive, bieži vien tas cilvēks nemaz to nedarīt. Līdz ar to tās tādas spoguļu divas puses, bet runājot par efektivitāti, jā, es atceros, kaut kad sen atpakaļ arī vienā no maniem darbiem man bija saruna arī ar vienu no kolēģiem, un tad izskanēja tāds teksts. Man liekas, mēs par kaut ko strīdējāmies. Es teicu, ka vajag darīt tā, viņš teica, vajag darīt citā, un beigās viņš teica, bet kas mēs te ar kaut kādu hobiju nodarbojamies? Un man saslēdzās, ka nē, tiešām mēs te esam, lai mums ir mērķis. Tas nav tāpēc, ka mums šausmīgi patīk šito darīt, lai gan tas ir foršs blakus ieguvums. Tas nav tāpēc, ka es te baigi labi pavadu laiku vai uzspodrināts valsts. Mums ir konkrēts mērķis, un mēs daram visu, lai iet uz to mērķi un neskatāmies ne pa labi, ne pa kreisi. Un man liekas, ka reize man tāds sajūta, ka ļoti daudzās nevalstiskās organizācijās, arī tāds, kas raksta projektus, kas tur līdzdalību un tā, ka bišķi vēl ir aizkavējušās tajā hobija līmenī, kas nav slikti, jo no tā bieži vien no tā, ka sanāk līdzīgi domājuši cilvēki kopā un dara to, kas viņiem patīk, no tā izaug lielākas lietas, bet nepalikt tajā hobija līmenī un iet uz to, ja ir vēlme, protams, un tas mērķis, iet uz to profesionālo, kas atmet lieko un iet uz mērķi. Baigi aizrunājies. Ļoti skaisti. Ļoti skaisti. Man beidzās jautājumi. Nē, mērķis noteikti ir svarīgs. Vienkārši tas droši vien ir arī par tādu kopējo ekspektāciju. Jā, ekspektācija arī ir profesionālais kaut kāds žargons. Bet gaidas. Gaidas un vispār kaut kādu izpratni. Jā, par to,
vai mēs labi strādājam tad, kad mums ir pilna zāle, ja? Tur vismaz 200 cilvēki, un tur notiek kaut kāds process, un tā kā īstenībā nevienam, ja godīgi neinteresē, ko tur dara zāles beigās un pat priekšā, ja? Vai tur vispār kāds kaut ko ir dzirdējis. Vai tieši otrādi ir tas kvalitīvais process, kas, protams, ļoti dārgs, jo to es esmu dzirdējis arī no kaut kādiem saviem NVO sektora kolēģiem. Bet tas ir tik ļoti dārgi. Jūs tajā diskusijā iesaistīsiet tikai 50 cilvēkus un šitāda nauda, ja? Un saprotot to, gaidot, kad tie cilvēki iesaistīsies, tāpatās, ja viņiem principā to ekosistēmu nevajag, un viņi tur tāpat atnāks kopā. Ja neatnāks, loģiski, jo, man liekas, katru cilvēku iesaistīt kaut kādā līdzdalības aktivitātes milzīgs darbs. Tas ir ārkārtīgs tāds ieguldījums, manuprāt. Es tikai gribēju pakomentēt jautājumus, vai līdzdalība ir tāds process, ko tu arī tik ļoti vienkārši var izmērīt. Tad efektivitāti mēs ieguldījām, tur, nezinu, 50 eiro, ja? Uzaicinājām 100 cilvēkus, gala variantā saziedoja vienam soliņam, ja? Tātad beigās mums šis soliņš izmaksāja 50 eiro. Ja? To vēl ir vienkārši izmērīt, bet pēc tam, kad tas cilvēks aiziet mājās, kas notiek ģimenē, kas tālāk notiek viņa profesionāli, ir lietas, ko nevar dzīvē izmērīt. Un man liekas, ka līdzdalība, viņa nav tā, ko nevar izmērīt, bet viņa ļoti grūti izmērāma. Ja mēs gribam pilnībā to impaktu, ietekmi latviešu valodas pamatu, izmērīt vai uzzināt, patiesībā līdz galam tas nav iespējams. Mēs varam kaut kādu posmu, pēc mēneša kāda bija ietekme. Vienkārši te uzreiz redzat, jūs diezgan labi ilustrējat, man liekas, tādas divas lamatas, kurās ir svarīgi par to domāt, bet man liekas, ka ir būtiski viņās neiekrist gan pašiem, gan arī, vai finansētājiem vai nezinu, kas tur vēl palīgiem. Viens ir tās lamatas, tās lielo ciparu lamatas. Bet tas nav tikai līdzdalībā, tas ir arī privātajā sektorā, tas ir visiem, tāpēc, ka šobrīd mēs dzīvojam tajā sociālo mēdīju laikmetā, tajā vizuālo materiālu laikmetā, kur visiem gribas viens, un tas beigo sacensību, visiem gribas viens otru pārspēt, ja kuram tad vairāk, kuram smukāk. Tās ir lamatas par to, ka gribās tos daudzos cilvēkus, tos iespaidīgos skatus, to, kas smuki izskatās, un reizēm vajag arī tādus, bet es piekrītu, ka, protams, ka nevienmēr kvantitāte garantē kvalitāti, nebūtu. Nē. Un tas attiec arī uz līdzdalību. Bet, man liekas, ir labi tās lamatas zināt, jo tad to var arī kaut kā to ieintegrēt. Tā kā iedot, lai vilks pēc, kas dzīvi iedot tam, nezinu, vai finansētājiem vai atbalstītājiem to, ko viņš grib, lai tu vari paņemt pats to, ko tev vajag. Un otrs ir lamatas mēģināt uzlikt visam ciparu. To arī noteikti es redzu, ka ir tādi mēģinājumi. Es vairāk to varbūt zinu no tādas vides un dabas resursu puses. Tie visi mēģinājumi tā kā novērtēt naudā tos dabas resursus, cik tad mums maksā tas biotops, tas vecais koks, tas retais dzenis vai kas tur, bet tikpat labi, protams, ka gribās jau izmērīt naudā, cik tad mums maksā tie iesaistītie cilvēki, tie viedokļi, tie, kas aizgāja tur parakstījās kaut ko, un, protams, ka to nevar izmērīt. Tu vari kaut kā tik tālu, protams, ka kaut ko var aprēķināt, bet to ilgtermiņa ietekmi, ko tas izdara pašiem cilvēkiem, kā tas ietekmē tās pašas kopienas, to, kā cilvēki tīklos, protams, ka to nevar ielikt naudā, un arī, es domāju, nevajag. Ļoti, ļoti, manuprāt, labi komentāri. Un es gribu teikt, mums šeit ir tikai 3 cilvēki, bet izskatās, man liekas, ka diezgan labi. Man liekas, ka mēs diezgan labi izskatāmies. Izskatās normāli, izmaksā diezgan maz. Mēs uz to kvalitāti spiedīsim. Mums tā efektivitāte vēl tagad būs jāpiedzena šim visam, ja? Jāpiedzena, jā, jo tieši tā, un tas jautājums noteikti ir vienmēr par mērķi. Jā. Jo dažādiem mērķiem ir dažādas pieejas. Un par ko gan es jau, protams, tā mazliet varbūt no tās skeptiskās un dramatiskās puses piegāju, bet es gribu teikt, kad man vismaz ir sajūta, nevis datos balstīta, bet pieredzē balstīta, ka tā attieksme un izpratne īstenībā mainās.
ka mēs esam arī sapratuši pirmkārt, kad arī tīri no iedzīvotāju skaita. Ja? Mēs nedzīvojam kaut kādā bezizmēra sabiedrībā, ja? kur visu laiku mums palielinās iedzīvotāju skaits kaut kādā šādā virzienā. Tas ir tā viena lieta. Tad mēs esam kļuvuši realistiskāki pret cilvēkiem, kas, piemēram, piedalās kaut kādos procesos vai atnākuši kaut kādā apspriešanā vai piedalās kaut kādā projektā. Tā ir viena lieta. Un manuprāt, un otra lieta vienkārši pazaudēt. Tā gadās pat labākajiem no mums, Vili. Bet zini, kur ir tā efektivitāte? Kur ir tā efektivitāte? Vienkārši ļoti tumulē. Nē, labi, joks pie malas, joki ļoti laba lieta. Madara, paldies, ka tu atnāci. Laiks ir aizvitējis, un tāpēc pēdējais jautājums. Vai tev ir kaut kas būtisks, ko pateikt vēl nobeigumā? Protams, ka ir. Es taču atnācu sagatavojusies. Viena lieta ir tā, ka līdzdalība ir maratons. Un sevišķi tajā sistēmiskajā līmenī, kur mēs gribam ietekmēt un mainīt tādas lielas lietas, liels process. Vēl pirms es strādāju bankā, bet iepriekš ar nevalstiskajām organizācijām, tad es bieži vien ar to sev tā kā iedrošināju, sakot, ka hei, dodam sev laiku, ka īstenībā nav nekāds pamats gaidīt, ka viss notiks ātri tā uz rītdienas pusdienas laiku. Ja? Līdzdalība ir maratons, tie rezultāti jāgaida ir ilgi, tas uzvarētājs būs tas, kurš būs tas izturīgākais. Ja? Tā ir viena lieta. Otra lieta ir, ka līdzdalība ir darbības vārds pretēji latviešu valodas gramatikas likumiem. Respektīvi, līdzdalība ir jādara. Varbūt ir forši par to runāt, par to noteikti vajag runāt, gan pa tiem augšējiem, lieliem, konceptuāliem plauktiņiem, gan tajā piemēru un konkrētu stāstu līmenī. Bet beigu galā ir jāiet un jādara. Un tur, es domāju, tie stāsti ir ļoti, ļoti iedrošinoši. Tie stāstīt cilvēkiem stāstu par to, ka, hei, reku līdzīgs Latvijas pilsonis vai pilsoni, kā tu gāji un darīji un izdevās. Tad tā trešā lieta ir tā, ka Vils jau teica, ka tas nav lēti, līdzdalība nav lēti, bet es nedomāju vien tādā naudas izteiksmē, bet līdzdalība vienmēr kaut ko maksā. Un es domāju, ka par to ir arī diezgan godīgi jāstāsta, ka tas maksā laiku, tas maksā nervus, tas maksā naudu, tas maksā bieži vien, zaudētas kaut kādas iespējas, zaudētas attiecības. Ir ļoti, ļoti daudz ieguvumu, bet ir jārēķinās, ka tas kaut ko no tevis paņems. Tu ļoti daudz iegūsi, bet tev būs arī daudz jāatdod. Un es domāju, ka es esmu to piedzīvos, tā ir brīnišķīga tāda apmaiņa. Tu kaut ko iegūsi, tu kaut ko atdod, bet tas nav tā, ka tu tikai tā viegli ej, tur balso, sabalso, kaut kur piedalies un viss un čau. Īstenībā tas ir tāds grūts darbiņš, bet noteikti ir tā vērts, lai Latviju padarītu par labāku vietu, kur dzīvot mums visiem. Madara, paldies, būsim izturīgi. Paldies, ka jūs uzaicinājāt mani. Paldies uz redzēšanos.